rīts. Janvārs. Vai kāds janvārs? Decembris, gribētu jau janvārs. Gribētu teikt, ļoti augsts. Ārā janvārs, kāpēc, ļoti augsts. Jāuztais kafiju, tā pēc čaisties. Ārā man kas gad -9 grādi, -5 točni. Šodien pīkdiena varētu būt. Pīkdien, 13. decembris. Pīkdien, 13. decembris. Pīkdien! Decembris, pīkdien, 13. Pīkdien, 13. Super. Bet ārā augsts ir. Nē, nebraukšu riteni. Es vajadzētu riteni braukt. Nē, braukšu riteni. Pagājušajā nedēļā samontais kā piešs tāds pie sienas Ikejā. Un tagad šonedēļ es vakar zāģēju. Ozolu plauksnes, tur būs tāda virsū tagad tāda virsmas tādas. Es vakar sazāģēju. Šodien ir jāpiezāģē, pie sienas bišķi tās bišķi viļņaini, jāpiezāģē pa milimetru bišķi tie koki. Lai forši pieeja klāt, jānoslīpē vai jānoloko. Varbūt es paspēšu tikai, varbūt es paspēšu nolokot, redzēs. Jāpaņem tas, tepo papīrs, kur izklāt, kurēs uzliktāt plāksnes un nolakot, lai grīdu nenopilnāt. Tā, jāuzsēs kafiju. Tā, ūdens kaut kur. Jā, nav tas, zinu, cik uz saulēt, pulkstens ir drīz pusdeviņi. Tad taisās kafiju, ūdens sildā. Tikko sapņoju kaut ko jocīgi, aizmirsts. Es pat pamodos jocīgi. Jocīgi sapņoju. Es pirms pārkādu laiku atpakaļ. Tāpēc, kad nedēļas. Bija tāds sapnis, kurā es izdzīvoju tādā biezā snigā mazās mājiņās, tur kur ir ārā augsts ir, tur, visi aizbukuši kaut kur, es tur viens pats ganreiz palieku, tur, tāda attāla, nevis cīmas, bet tāds, taigā, tādā mājiņas lielā attālumā, katru mājiņu kādu pāris kilometru attālumā, mājiņas maziņas. Kas var sauc, Butovskas, ļoti maz mājiņas. Un tās vēl knap apsildīt. Jā, tāds sapnis. Ir kaut kur tur gāja.
kaut kur muktu, lai kaut kur muktu iet, jā, jāzina, kur iet, tā. Tāda pirms nedēļas, teikt, šī nedēļas sākumā bijis pie zobārsta izrāva zobu, kas man var teikt, pūderēja smadzenes 15 gadus. Bija sablombēts, blombe tur izkrita, taču bija vaļā, stāvēja, tāda. Bet to tas meistars, to pirmā poliklinikā to zobu. Es tur gribēju 2 mēnešus gaidīt. Man šoreiz sāpēja, jo. Un tā. Īstenībā lakni bija iekais, jā. Un tagad, kad izrauģis, jā, bija sasaktojis. Es Mission Spool ārstēju, Mission Spool. Un man tas, kas saka, tas bija tāds uzpampums, es uzpampumu apstādināju un neprogresēju viss tas. Bet, stūcis jau bija palikuši. Samaksāju par zobu izraušanu 60 eiro. 60 eiro. Jā. Tas bija 6. zobs un blakām 7. zobs. 2 zobi tur vienkārši. Vienu otru sabojāju, reiz tā. Un tas arī, es nāceros tur 7. Tas vienkārši tur ilūs un augšs un tā tur. Vairs nelabojams. Tas stāv. Arī jārā. Arī pūdrēs smadzenes jau ļoti, ļoti ilgi. Un to es pēc 5 dienām, 18. decembrī izraušu. Pierakstījos. Šogad pēdējā diena, kad zobārs strādā, šogad pēdējā dienā, mēnesī es izraušu 2 zobus, kas man pūdrēs smadzenes ļoti, ļoti, ļoti ilgi. Ļoti skaisti īstenībā ir. Es tā jāpieturīgi. Tā. Nē, tad pagājuši. Tā. Būs labi. Video iet, jā. Te jāuztaisa kafija, jāuztaisa tā. Es kad nezinu, es nesos. Es filmēju, es stāstīju no rīt, kad glazni izlikt. Man glaznotā Liepājas biedrības namā vestibilā, tur mākslas loģim izstāde, 1. decembrī atklāja. Varbūt, kad neesmu vēl decembrī, neesmu neko filmējis. Vai esmu, es pat neatceros. Un satiktu veiklā muzikantu, kas muzicē, kādreiz baču, liek pateikt, kā iet, tam nedzīv, kā var aiziet uz vestibilā, man lielākā glazna. Pareklamē bišķi.
kafiju uztaisīt. Skaistis par tā. Putiņš palaidu. Putni lido. Tas ir skaisti. Kafija samais tagad. Krautīt nolieku. Bet skaists debes. Tas makunis iet virsū. 13 makuni, tas melna makuņi ir virsū. Ārā viss magās ļoti augsts ārā. Jo visi mīnus 9, nē, mīnus 5 točarā. Es biju atvēru bišķi logu vaļā. Augsts. Sniegs tas nav, bet tāds visi jums balti. Zemi būs sasluls, un ja uzsniks sniegs, tad viņš ir ļoti ilgi turēsies. Tā kamera baigi mirgo. Kaut ko mirgo. Es pēc pat redzu, ka mirgo. Un mirgo varbūt tāpēc, ka tā latēra tu spīd, un viņa dvēs atrašu tālāk. Viss aina. Bet vienalga mirgo. Kāpēc mirgo? Nu tā nemirgo, bet vienkārši tā jau objektīvā mirgo. Nesaprotu. Domāju par mirgu. Varbūt, es nezinu, varbūt uz lielā ekrāna. Nemirgos, bet stipri šaubos. Un tad neko. Es parasti tā filmēju un nemirgo. Nu, uz acis nekas nemirgo man. Un tagad kā. Un šitā skaisti. Rītausma. Pīkdien 13. Es par to nepadomāju 13. decembris. Pīkdien 13. Smieklīgi. Jā. Es gribēju, kad zobārs man pirmā iekšā, es gribēju, lai viņš ap 2 man izrātu zobus. Gan 5. 6. Kādreiz viņš man gribēja tur 25 gadus atpakaļ, man 25 gadus atpakaļ izgrāvu 2 zobus, izrāvu 2 zobus. Gribēju vēl 3. gudrības zobu izraut. Viņš tur bija tāds veselāks, jā, bet viņu jau kā vajadzētu izraut, jā. Pierunāju viņu sablombēt. Man tāds aizdoms, ka viņam tas ir vienīgais mūžā gudrības zobs, ko viņš sablombēs. Un ka viņš viņu tur vorēja, viņš bija jau iekšā sapujis, vai kas tur bija tas zobā, tur tāda smaciņa iznāca ārā, jā. Saliks zāles, tam līdzīgi, un man tas gudrības zobs sablombēts stāv jau mutē 25 gadus. Tas ir vienkārši man ir sablombēts gudrības zobs, tas ir vienkārši. Bet viņš ir normālā vietā tur. Izmantojot pat kožākšanai, dažreiz, jā, labā vietā. Vai man ir tur.
Vispār es tā nestādos, nestādos priekšā. Es gāju zobāt, es domāju, ka man tur ir viens zobs ar jāizrā. Paņem tam bildes, skatos, ka man tur divi stāv. Viņi ir mazāk, tie zobiņi vienkārši. Viņi ir mazāk vienkārši. Es domāju, ka tur viens liels zobs stāv. Beigts, bet ne, tur bija divi mazāk. Jā, nejūti savu ķermeni, nejūti pilnīgi ķermeni. Nezinu par viņu neko tā, ka bija teikt. Nemirko tagad vajag zakrāt. Bet pirmīt mirgoja, es nezinu. Tagad izstāst, nē. Es domāju, ka tur ir kaut kāds trāpējās lateļi, kas 50 hercos, tur raustās. Viņi zipsnī, viņi tā, un viņi ir sāk sinhronizēties. Tur bija, viņi uz 30 herciem, tās filmējās, tur 50 herc un 10 herc tā atšķirība parādās. Vajadzēja kādu 25 kadriem vajadzētu filmēt, bet tad arī. Tāpēc tur ir tāda iekšā funkcija. Bet, kad sinhronizējās ar apkārtojo 50 herc vai 60 herc to frekvenci, tad viņš vienkārši nevibrē, jā. Ir tāda tagad telefona, vispār arī kādreiz fotoaparātos tāda funkcija ir vēl projām. Pret vibrations vai kaut kā. Pret ņirbēšana, jā. Augsts zara. Man cepurs nav. Jāpameklē cepura kādu. Visi putni lido ap manu māju, te augstāko manā mājas, te māja loga augstumā. Jā, lido man loga augstumā. Vai bišķi uzdoju zjumtu, pacenšās uzdot zjumtu. Tas vispār dzīvoja tajā putnu lidošanas augstumā. Man dzīvoklis, jā, mans loks ir putnu lidošanas augstumā. Šitās arī domas kaut kāds nevar savākties domām, tā kā nebūtu izgulējies. Tā kā nebūtu izgulējies. Kurš es tagad redzētu saulēkt, īstenībā. Reāli varētu redzēt saulēkt. Bet, kad viņš būs, pat īsti nezinu. Gados, vajadzētu jau būt it kā 9. Vasarā es saulēktu īpaši nevar nofilmēt. Vasarā saulēts bija 4 vai 3. 4 kaut kur lēta saule. Vasaras vidū. Tas ir bāgri. Daži saulēk nofilmēt vasarā, kad es esmu netīšām pamodies. Bet tā, un arī skaists laiks ārā vēl. Skaists rīts. Vasarā bišķi vairāk. Aizvakar bija, pa dienu bija skaists saulīts pidē. Es pabrauku ar rītiem pilsētu. Bet tā, principā, Liepājā bija visu laiku tāds nomācies laiks. Tāds nomācies, novilcies. Negaišs laiks, bet pat saule bija tur, spīdēja saule, izstījās kā švaks mēnesis. Un tad tur cilvēki saka, pilmenis, bet pilmenis nevajag būt, kā Ipa Kalnē skatās, ka pilmenis būs man naktnedēļ. Es saku, nē, tā ir saule. Cilvēks uztver to sauli kā mēnesi. Tā.
Tā fiška. Tā. Es bijuši kafiju tikko malkoju. Pacēļ, pamalkoju, noliek. Es domāju, tas būs viss. Vienkārši dzirdu, ko es daru, es kafiju krūzīt cēlu. Nu, kur tu? Blin, tur lejā tu tāds violetas makots. Dai, pievilkšu tā. Pievilkšu klāt. Pēkip, nu iztās. Kaut kādiem bija pamanījis. Tie violetas makots. Lilā gan reiz. Lilā mākons. Tur visiem kokiem tāds. Tur visiem kokiem visiem tāds. Viss tās stilīgi, vispār skaisti. Vienkārši skaisti. Lilā mākons. Es kokiem. Es griezu tā glaznoju. Nē, man es kaut ko tādu griezu glazno. Man saka, nevar būt. Galvenais pa vidu ir tāds zila svītriņa, tā tievi zila svītriņa pa vidu. Pa vidu, tam lilā mākonim tāda zilga. Tā tievi zila svītriņa. Tad. Violets, lilā. Nu, visās pārējās toņi. Tā. Okay. Nekas sārtojās, tas zeltenojās, tā. Sārt. Super. Es tagad nevaru saprast, ko tas te kājas sēd. Viņš te ganās, tas kājas, bet ko viņam uz jūru, varbūt jūru lidot, biberoties. Viņas pie jūras dzīvot, bet viņas dzīvo šeit, uz jumtiem. Viņu rēsta, varbūt cits putniņš sēd, jā. Nezinu, ko tur ēd. Es zinu, ka kājas ir diezgan rīgas un diezgan daudz ēst. Gan tos zīvis un vispārējos. Daudz ēdīt vajag kājām, lai uzturētu dzīvību. Kur tas brīnišķais? Nē, makunis pārgāja. Es jau domāju, ka tas makunis te nāca, te bija tuvāk. Tu būs viņš liels, ne, viņš tāds maziņš. Viņš pat samazinājās, tas makunis melnais. Viņš sāniem aizgāja. Viņš aizgāja uz austrumu pusi, ja tur teikt. Uz austrumu pusi, jā. Uz sāniem. Tas ir no jūrā radās smakuns un aizgāja uz īkšķiem. Viņš piebriedīs un kaut kur Latvijas vidū sniegs izkritīs.
Saulakt jāgaida. Nu, jā, es vēl kofīnēs izdzerstu. Jā, es kaut ko sapņoju. Es toči nesaku kaut ko tādu jūtīgu sapnis, bet aizmirst. Es uzreiz aizmirst. Padabieši paliek jau sakrunāk. Ka iznis saltu beigšu filmēt. Iznis tas nezinu cik 26 minūtes. Tas ilgi. 27. Es to, kad neesmu sagatavojies, neesmu pastejies, cikos saulē vienkārši bija ieraucīja sarkanas padabieši. Domāju, ka vajag pafilmēt, ka tīrs debesis. Jā. Es vienkārši visu šito, tos vismiņus uzvēl tais garažā. Tas ir, kur ir, var teikt, sešstāvens, tur apakšā ir garaža. Es padomāju, kad es garažā neesmu strādājis kopš bērnības. Es kopš bērnības neesmu garažā, tēvam palīdzēju kaut kādu figņas. Ka maziņš bija, ka bija ļoti maziņš, ka vēl varbūt, pirmā klasē, tā kā gāja jau. Otrā klasē, tad es garažā. Man te varbūt māsa vīrs ģits, viņš pamanīja smietos, jo viņš garažā tikai strādā. Viņam liela garaža ir, jā. Tā ir liela darbnīca, tur milzīgi, bet tādas klasiskā garažā. Tur ir viss savāds, tam līdzīgi, atbrīvo vietu. Man ir tas zāģīts, tas akumulātors zāģīts, es sazāģēju visu. Es skatos, ka es pilns aķīts bija, es domāju, man kas pusaķīts vēl, mēri, nozāģēju, mēri. Es daudz izzāģēju, bet es te kaut kāds gals zāģēju, man tur nav taisni, es nezinu, kaut kā tas, kopā pārzāģēju, lai būtu taisni pa vītu, lai saviem vītu. Jā, šodien būs jāpiezāģē. Jāneslēp smags tās, kaut tas pusēm pārzāģēts. Tur viena virsma ir 2,40 m, otra 3,20 garumā un trešā 1,60 m. 3 virsmas tāds. Jāuztāja, jā. Man vēl jātur. Vibratoriņš ir, snukšpīrs sapirkties, Flex. Man pazudis ir Flex, man bija, tas ir Jasper Flex, un man bija tas, kā viņš saucās, Makits Flex, Lets Flex, Makits. Man viņš vienreiz jau bija dematerializējies. Es vienkārši zināju vietu, tam līdzīgi, un dematerializējies. Un es nopirku, tā vietā es taču noliku, tāds kapī tur noliku, tā vietā bija, tur nav. Kad es jau visi nopirku to Jasper Flex maziņo pa lēto, un pēc kad viss pabeidz darbs, viņš materializē, viņš pat te vietā parādījās. Flex, man ļoti daudz kaut kāds, es tagad saprotu, ka kaut kādas lietas, ko tu zini, ka tur atrodas, viņas tur nav, tad vienkārši tur nav. Jo šī pasaule ir kaut kāda bišķi savādāk nekā. Man atkal Flex pazūd, sakal, ir. Un tas Flex, tas atkal otrais.
dematerializējies, jā. Es nevienā kastē, nē, šoreiz es tikai neatceros, ko vietā tieši es noliku, šoreiz. Bet toreiz es zināju, kur vietā es noliku. Un te vietā viņš apkārt parādījās. Tagad es nezinu, kurā vietā viņš, kur es atstāju, kurā kastē. Esmu pārliecināts, kurā kastē atstāju, bet kastes ļoti daudz ir. Darbzīgi kastes, jā, kurā es atstāju, pat viss sataisīja, visu iekšā, vienā kastē nav, tam kastēm. Baigi jocīgi, nevienā kastē nebija saglabājis. Un manī notikusi atkal. Un vienkārši vakarā, vienkārši skatījos, pa tām, es skatos muļķins, tur ir tāds, kur ir portāli, un kad ir portāli, multfilmi, kas anime, ka tur pazemē, tur ir kaut kāds pazemes boss, un tur monstri jāgla. Un šī tēma pavīdēja šai pasaulē kā realitāte. Šajā pasaulē, mūsu pasaulē, ka ir kaut kāda, ir tādi portāli, alas, kas iekšā, kurās vienkārši cilvēki, nepiedrīgi cilvēki iet, viņi nomirst uzreiz. Un kas ir kaut kā, jābūt kaut kādam raksturu, laiž cauri tikai cilvēks kaut kāda rakstura īpašuma, jābūt kaut kādam tur. Piemēram, cēls cilvēks laiž un necēls vienkārši nogulīt. Un tā. Kaut kāds tādas, es vienkārši par to, kādreiz viņi pat, arī pats smējās par to, tā. Un tagad beigās saprot, ka, informācija tur nāk tādiem viņiem cienījumiem cilvēkiem, jā, kad ir kaut kāds, kad parādījušās kaut kāds, parādījās, atkarās kaut kāds, vai nogrūst, ka tam līdzīgi parādās kaut kāds sāls. Als, ķipa, tad vārti var teikt, jā, als, kuros, es domāju, ka materializējās. Šajā pasaulē ir diezgan daudz, kas materializēties. Es domāju, ka materializācija notikta nesen, milzīga. Es domāju, ka visi Eiropas sasalka, viņi materializējās. un arī pavīdē arī otra tā tēma, kas arī teica, jā. Ja nav cilvēks, piemēram, nav cilvēks kādā vietā, nebūs dzīvība tā vietā. Tā cilvēka, tā materializācija ir pakārtot cilvēkam. Nav, ir kaut kā cilvēki, kur dēļ materializējas, ir demoniski cilvēki, kur dēļ nematerializējas pasaulē. Es domāju, ka viņiem tur tevi ir izmēģinājuši savā laikā, iznīcinājuši, un tad pasaulē ir apstādījumi, kad vispār nav skābeklis. Nav skābeklis, nav vējš, nekas nav, ne lieta līst, jā. Tos ir teritorijās, kur ir sidrīs, un tur nav vēja, nav lietus, vienkārši tur nav neviens īstais cilvēks. Tur palikuši tikai demonisks būtnes, cilvēkveidīgi demonisks būtnes, jā, un kur dēļ tā pasaule nestrādā. Tā iekšā. Un tādā veidā, jā. Un bija tāda kaut kāda gudrie, ka pasauli dzīvot bez cilvēku, tur tam nedzīvos. Nē, viņi nedzīvos. Un tur bija kāda gudrie, es tur kādreiz iekšā, tā filozofa tam līdzīgi tur bija iekšā, ātri tā pasauli. Pasaulē, pofīgi cilvēks ir cilvēks, nē, tur pasauli neeksistē bez cilvēka. Šitā ir pasauli diezgan mākslīgi, mums ir masāla pasauli, kurā mēs te esam. Mūs lasa visas
mēs šeit pasaulē nevaram neko noslēpt. Pilnīgi neko noslēpt nevaram. Tas lielā, tas makunis palika arī, viņš palika lielā, jo tur gaisma parādīja, viņš bija melns, tagad arī saule, ja tas makunis, tur viņš tagad jau vairs tik lielā nav, bet šeit tādi melnie makuniši palika tādi, ka saule nāk. Tagad pasties otru pusi, ar savu, pie kā es paliku spēju ieraudzīt tos bordo. Smukos makuniši. Kaut ko domu pārtrauka. Tur jā. Jo cilvēks ir tāda iekšā, ka viņš var, viņš arī makās, ka ne tikai cilvēku, viņš arī dod apkārtiem, ka, jā, tas baigi, tas ir. Kad es saku, ka cilvēki iekšā Dievs vadīja tos augus un tos putnus un augus un cilvēki pasaka, valda par visiem, tam līdzīgi. Valdīšana bišķi citā aspektā. Valdīšana, tas nozīmē, ka tu nodrošināt tā dzīvību. Tu nodrošini dzīvību tiem visiem tiem augiem un cilvēks nodrošina iekšā. Un darreiz, es tagad par tam padomāju, un ja, piemēram, ļoti, kāpēc, es tagad padomāju, tagad ir, piemēram, lauksaimniecībā ļoti maz cilvēki, paliek mazāk cilvēki, kas apstrādā zemi un audzē, mehanizēts, jā, un pazūd garša. Saku, kā cilvēki, tā enerģija sadalās uz mazāk cilvēku. Jo mazāk cilvēks strādās pie zemes, jo būs negaršīgāk. Lēni, paldoju garām. Tas viss ir. Tāpēc cilvēki taisās mazdārziņas, mazos dārziņus, ka viņi iegūt ļoti mazās zemes gabaliņā, tur kaut kas iekšā, un viņiem ir tā garša. Piepild, protams, kā apkārtē vidu. Viņiem atņem arī viss pārējais. Jā, cilvēks piemēram, demoniska pasaule, kādreiz, pirms 23 gadiem gribēju tur, balto rasu viss balstās, balto rasu, jā, kas ir, balto rasu, gribēju atstāt baltās rasu, pēc plāns 15 miljonus atstāt. Viss pārējais. Tā ir minimālais daudzums, lai pasaule eksistē, tas, lai būtu skābeklis, lai nodrošinātu visu pazemes tās sistēmu, vējus, tam ir tas minimālais daudzums. Gribēju iekšā tur. Un, vispār ļoti stipri agresīvi pret baltiem cilvēkiem ir. Pirms, ja kādā tautē agresīvi pret baltiem cilvēkiem, tā ir demoniski. Vispār demoniskiem tur tā. Ļoti demoniskiem, jā. Neteiksim, ka viss baltē ir baltē, jā. Viss krāsēt. Piemēram, jā, tagad notiek tāda. Tagad pat karo, tagad divas baltās pārstāv karo, viens otru griež. Tā demoniska spēka vienkārši norganizējuši. Tādu pasākumu. Viņas nezinu, tas ir stipri jānorganizē, psiholoģiski jāstrādā, lai kaut huiņi uztaisītu. Bet orki, jā, ir tāda, ir cilvēkos, tie orki ir iemājojuši, tāda orki, tāda būtība. Viņi ir, kaut ko vārnāt ēdam. Ne aizies balstu kaut ko.
Jā, pirms nedēļas es sapņoju, ka būs baigi augsts. Pēc nedēļas sapņoju, ka baigi augsts bija tas malks, tas čups, ko es biju sagatavots, jā. Magās, tā māja bija maziņa, jā, bet tas malks čups bija 10 vairāk. 10 vairāk tikai tā mazā māja. Milzīgs tas malks čups, jā, un es domāju, nu, varbūt, ka pietiks. Cik tā mazai baļai jākurī. Cik tur ir augsts, es pat īsti nedomāju. Nu, mājiņa varētu būt, tas lielums tā kā jurta, ka tiem čukčiem jurta, nā, tik liela tā mājiņa varētu būt, nelielāk. Nu, tāda, jā. Bet tāda, nu, tāda tur, vakar, nu, kas beidz darbu, jā, tur, es pa televizoru nestos, tur pa televizoru rādīja visādi tos kas ir arhitektu sasniegums, tur tie angļu dārzi, kas fasādēm sabūvēt visādi Eiropā. Tad ķīnieši kaut kā Ķīnā tur akmeņiem izlikts, un es skatos to, tas, nu, gan tur ir tas vienāds ir, gan, nu, tas, nu, man bija tā doma, angļu dārzi, tas fasāds angļu dārzs, jā, viss tāds rēps tāds, jā, un tad vienam ir, es domu, tad viens ir uzsēsis Krievu dārsts, un tur visi ar skaists, visi tur ir krāsains, nu, tāds krāsains tāds, nu, tāds, vienmēr tur tāds, ir tāda pelēka, tāda zaļgana, tāda masveidīga, tāda, šitie kuiti, tādu kuiti. Es viņus pa kuitiem noaudzētu māju fasāds. Man laukos, nu, es viņus vienkārši cērt ārā, tas kuits, jā. Un tad viens, kad tā tur vidū kaut ko iekšos tāds akcents. Ļoti krāsens ziedi, visur ziedu krāseni, tas kļūst pa pilsētas tādu akcenti, jā, tam līdzīgi, jā. Un tad viņš pazūd, jā. Kāpēc pazūd, kāpēc nav vairs akcenti, kāpēc tur tā vegā? Nu, tur bija īrnieks Krievs, viņš aizbrauc uz Roķīdās. Tur bija kaut kāds saimnieks bija, viņiem pat nepatīk tie kuiti, viņi ziedus sastādīja vienkārši. Tas bija tas, uz kuitu fona akcents bija, un tas akcents pazudums ir. Domāju, ka speciāli, vienkārši ieplānot vienkārši akcenti, vienkārši tur īrnieks bija tāds, kurš tos no kuitiem atbrauc, kuitos negrib dzīvot. Es tā, un tas ķīnieši tur iekšā, tur tā runā, nu tā pilsēt, man tā nepatīk, kaut kā nav gaisot, nu uzsēšu to kvartālu tur, tā kā vecām mokšā. Beigās izdevās 30 ciemats nograujuši, lai to uzbūvētu. 30 ciemats apkārt nograujuši, lai varētu šito uzstādīt. Es saku, viņi figasi bija ķīnieši, jā. Tur cilvēks tur laikam pa kazaku uztaisīt, tur ir iekšā. Var redzēt, ka viņos nedzīvo. Tur logos vēl stāv kaut kāds bļinkas, tās ar, kas ir, nu, tas ir, stikla pakets, un ir tāda, nu, tās atzīmītas, tāda gaiši zaļspīgi, nu, kad viņš ir, nu, uz kur pusi tur jāliek, iekpus, kur ārpus, nu, ir tāda atzīmīta. Visos logos redz, ka tās atzīmītas ir, nu, liels ekrāns vienkārši tur bija, tur, nu, cik 2 metru liels telzors, var visu redzēt. Es saku, es tur, nu, ikā viss skaisti, es saku, es tur negribu, es jūtu, ka sūdīga vieta, sūdīga aura vienkārši. Nē, ikā iztīties var labi, bet tur, var, daudzās sēkās var iztīties ļoti labi, bet tur būs tik sūdīga aura, ka, nu, turienes jāmok. Viņa jau būtu ļoti smuks dzigls, jā, bet varbūt tā aura tik sūdīga, ka turienes jāmok. Vai uzturēšanās ļoti ierobežot, jā. Un kāpēc es šeit mokās? Man. Tā. Nu, kur tas saulēkt? Es gāju, tu esi saulēkt. Pagaid. Ah, 45 minūtes jau gaidu. Ja domāju, es kafiju, jāuztais otru kafiju. Tas ir baigi ilgi. Stundu gaidīt saulēkt. Es domāju, ka tik tas ilgi būs. Es domāju, ka tas būs pusstunda.
Maksimums. Jāsas otru kafiju, tā. Ūdens ir? Jā. Jā. Ārā. Un, kad uzlasīs savu prodiši, gāja ārā, izstās visu te jumtu. Bišķi tādi. Snīdniņš tas nav, tas kaut kāds, tā kā, nelipīgs snīds, viņš nelipīgs, tāda tā kā maz sniega bumbiņas, vienkārši sakartuši. Uztaisīju otro kafiju. Un viena kafija nepietika šim pasēdiešanai. Un smugas, izstāst, ka savu. Izstāst, ka savs stunda, stundas rīt domas. Jā, tagad ir pasaulē taisa genocīdu pret balto cilvēku taisa. Nu tā, tendence. Vismaz Amerikā. Es domāju, ka Amerikā pirmsākumos bija tikai vergu statusā, bija tikai baltie cilvēki, reāli vergu statusā. Viņi ar līgumu strādāja, lai atpirkt zemi, tam līdzīgi no dzimta sūtīja savus dēlus, sūtīja, tur iekš, lai atpirkt zemi. Un zemi mums atpirka, kā būdam vermi, 3 reizes. Es sapratu, ka mūsu zemi, mēs zemi atpirkuši esam, būdam vermi 3 reizes. Mēs 3 reizes, mums ir zemi, vienkārši te ir valsts, valsts ir viņi konfiscējusi. Un mēs 3 reizes, jā, esam atpirkuši zemi. Oi, es saprotu, ka tā. 3 reizes. Un te uzdodās, ka tie vergi bijuši nēģeri, tā vēl kāds, viņi tur nekad nav bijuši vergi, viņi kā vergi pastrādāt nespēja. Un darba efektivitāte. Ļoti zem darba efektivitāte, jā. Es domāju, ka viens baltais neģers, bet tur ir slēvi, tur ir tas, kā verkas definē. Jo baltais cilvēks, vismaz 20 neģers darba atsatīs. Tas ir, kāpēc 20, ka viņu efektivitāti maz un ēd viņu daudz. Tāda veidā. Peļi uz neģi. Tā. Tā, un tur bija, mums ir apakaļ kaut kāds pētnieks, un skatījās tur tās iekšā, un kad te bija kādi izstījās tie oriģināli bildīs tie indiem, tie neģeri, kas tur iekšā, viņi visi bija blondīni zilām acīm, tie bildīs. Pēc tam tur bija tas haiz kaut kāds, jā. Viņš par to bija aizdoms, ka
Vērgi nebija melnieki, tad bija vispār priekšā. Vispār tu viņas krāsoja tumšiem matiem, brūnas acis krāsoja zilā vietā, nu, grāmatiņas, tur, kur ir cistēs, bet oriģināli viņa bija blonda, zilām acīm, tāda. Jūs saprotat, kur ir blonda iekšā, mums tagad ir. Tā ir teritorija, notiek aktīvas darbības, notiek tā teritorija, kur ir ļoti daudz tādu cilvēku dzīvo. Nu, redz, saulēktais pūtiņi, redz. Es ieraudzīt, pacēl galvu, pacēl tikko. Saulēkts ir aiz turnīša, tur. Aha. Tieši aiz saulēkts tur. Jo galvenais, ka to saulēktu, es īpaši to vietu neredzu, ir ļoti nomācies. Es tāpēc ilgi sēžu, lai redzētu to punktu, nu, kur saulēts. Apmēram, kur saulēts, lai redzētu to punktu. Un tas ir tā vietā, skaidrs, tur vietā tā ir. Starp tām turnīšu tās, nu, uz tās piestāvētas, nu, tur ir, vispār 2 turnīši tur ir ratiņrūpnīcas turnīts, kaut kāds ugunsdzēsības depo turnīts, nu, depo te koku vainagā. Tas noteikti ir šitas, kā, tas koku vainags varētu būt, tā varētu būt aps. Mums lielākas, kas ir aps, tās ir aps, kas priekšā tās. Aps varētu būt. Diezgan liela vainaga izaug kokiem. Tagad pilns jau, jā. Tā, saulēkts sagaidīts. Skaisti. Un pagāja nepilns 53 minūtes. Viņa figasipē. Es vēl otro kafiju dzeršu, mirikala. Tīri zils, skaists debesis. Nu, bišķi maziem spālu makunišiem. Augšā spālu makuniši balti, tie tur zemāk kaut kādi. Tie lietas, futies, tā kā saucās, sniega makuniši. Tās domas. Skaisti makuniši, skaists vispār priekšā. Eku putiņa aizdoja uz ziemeļiem, kās ziemeļiem aizdoja tikko. Labi, necēl kamerā, es tikko redzēju, ka ziemeļiem. Vispār lido, viena kāša lido uz dienvidiem, kaut kāša, bet ir kāša, kas uz ziemeļiem lido. Nu, ziemeļiem nevis nāk bišķi, sanāk uz rietums ziemeļiem, kur tā, uz rietums ziemeļiem. Lido uz, teikt, uz, tur, apmēram, gar jūras krastu, vai varbūt pār salām, tur, pār Somijai, tur, uz turien. Tādā veidā. Saule spīd. Starīšs viens, ka izveidojies man objektīvā. Uz atcerīs, pa ja piemiedz, viņš ir, arī piemiedz acis, bet viņš ir stāvāks uz leju. Piemiedz acis, viņš ir stāvāks pišķi. Viņš uz leju, var teikt. Bet uz to pusi arī. Uz leju, bet uz to pusi kā kamerā. Dažreiz, kad piemiedz acis 2 stari ir. Bijuši arī, kādreiz 3 stari.
Kādreiz stars bija ļoti acīm redzam, kad tāds stars nāk ārā. Jā, un tur tāds papildus stars objektīvā, tāds arī ir, piemēram, tāds, ir ļoti, ļoti viegli, jā, ir arī tas arī. Ir tādi divas, viens tāds liels stars un viens tāds maziņāks, jā, ļoti tāds maigāk, bet ir arī, piemēram, tāds. Vispār otrā pusē ir arī tāds bišķi. Otrā pusē var redzēt, nē, otrā pusē neredz kamerā. Tā, parunāju par stariem, kad nāk no saules. Saule pacelsies pilnā spilgtumā, un diena sakās 15 minūtes pār 9. Diena sakās, kad uzlec saule. Jā. Es nezinu, kurā brīdī, kad skatās, kad sākās, vispār ja tā padomā, man kādreiz diena sākās, bērnībā mums diena sākās no pusdienas laika. 12. man sākās diena. Līdz 12. ir rīts man, kādreiz bērnībā man tā bija. Bet tagad es nezinu, tagad es neesmu par to pārliecināt. Man kas 12. ir saule jau ir zenītā jau. Jā, saule būs zenītā 12. un rietēs, kad uz 3 vai 4 rietēs. Jā. Jā, varētu būt, bet tas dienas vidus jau 12. būs dienas vidus. Tas jau būs dienas vidus. Jā. Jā. Normāli. Man patīk. Ir parādīšu, kā izstās viss pārējais. Tā bišķā tas ir tālāk. Tā mēs skatīšu, tas ir skaists, tas viss ir balts. Viss balts, lūdzu balti. Viss balts. Viss ir tāds augsts, balts un augsts. To mēs beigsim.